Sveiki, Gunār! Esam ciemos pie Gunāra Bindes. Un pirmo jautājumu, ko es gribētu uzdot, ir saistībā ar jūsu izstādi, kas šobrīd joprojām ir skatāma Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā. Tad, kad jūs pirmo reizi iegājāt šajā izstādē, kādas jums bija sajūtas, un vai tas bija cits Gunārs Binde nekā tas, ko jūs pazīstat? Ko jūs tur ieraudzījāt? Ja domā par to, vai es pazīstu sevi, tad es pilnīgi droši, ka esmu svešs sev. Ieraugot izstādi, es biju, var teikt, patīkami pārsteigts, jo necerēju, ka tās būs tik iespaidīgi, tik interesanti. Es biju iedomājies savādāk, ja būtu taisījis pats, nevis jauniešu komanda, sākot ar manu meitiņu Anniņu priekšgalā to darīja. Es to nevarēju iedomāties, ka viņi tik interesanti to izstādi uztaisīs. Un pirmais bija pārsteigums no tiesas. Es nebiju redzējis, es negāju speciāli skatīties, lai viņus neiespaidot, lai viņi paši, tā kā norunā bija, lai viņi paši domā un dara īsti. Vispirms sākas ar fotografiju izvēli, atlasi. Viņi atlasīja paši, bez manās iejaukšanās. Kaut gan man niezējā vienmēr nagi tur kaut ko kasīties un ņemties, jo likās, ka tādu bildi vispār es uz izstāti nevar iedomāties, bet viņi to visu, un tādā sakarībā es gaidīju, ka būs kaut kas tāds man it kā nepieņemams, bet tieši otrādi man izraisīja simpātijas pret to, kā tas bija uztaisīts, un ne tikai simpātijas pret to, bet arī tādas simpātijas pret to, ka jaunie ir tomēr, ka jaunie fotogrāfi, tie sensoņi, kas ir fotografijas laukā, ka viņi ir citādi nekā es, tas ir viens, bet viņi ir arī simpatiski. Viņi nav tādi noskaņoti, tie veči, tie tikai uz mežu jāved raka viņām uz izgāstuvi. Atsakot tā kā labi. Un vai skatoties šos darbus ir tā, ka jūs kaut kādā ziņā arī pārvērtējat savu mantojumu un attiecīgi ir kaut kādi darbi, ko jūs neesat novērtējis, kas ir likušies kā blēņas vai kā nieki, bet pēkšņi tie iegūst kaut kādu ar vērtību jūsu acīs un otrādāk attiecīgi. Kaut kas ir bijis kā liela māksla, pēkšņi izrādās, tam ir kaut kādā ziņā mazāk vērtība arī jūsu acīs. Man tāds, malenieša droši vien raksturs ir spītīgs un tāds, kad es, piemēram, kad man ir forša bilde, kaut vai tas pats vai no Sārmīte, vai arī Smiļģis, tāda laba iznākusi bilde, kad man viņa, tikko man viņa ir iepatikusies, un viņa, it kā es izjūtu viņa, kad man ir laba, man viņa kļūst vienaldzīga. Es pazaudēju tādu, jūsmošanu par savu to darbu, un, tā sakot, taisu kaut ko citu. Un tas velkās visu laiku, tā kā man nav tādas kā patikas cilāt un veidot tādu savu arhīvu, tādu kā izējot no tā, lai būtu smuki vai lai būtu vērtīgi. Vienkārši tas arhīvs ir kaudžu kaudzēm, nav sakopts, nav salikts, pēc gadiem te bija liela problēma, ka taisīja to grāmatu, tur vajadzēja gada skaitļus likt klāt. Tā kā es ļoti nevērīgi izsakos pret saviem darbiem, kuri ir gatavi. Par tām idejām, kas galvā ir, tur gan es domāju, sapņos rādās reizē un visādi. Tur gan es stipri domāju, bet tad, kad tas bilde ir gatava, tad man viņa jau, tā sakot, viņa ir un acīm redzot, tā arī vajadzētu būt, laikam, kad tam darbam jādzīvo sava dzīve. Tā ir vērtība, tas tāpat kā labs krēsls vai galds, tad viņš kalpo savu dzīvi tālāk. Viņš ir labs uztaisīts, viņš ir, teiksim, šedevrs vai kā, bet viņš dzīvo savu, un man vairs tur nav ko darīt. Bet neliek jau miera. Piemēram, to pašu Smiļģi, kā ar viņu nēsājās teātris, tas saprotu, ka tas ir teātra simbols. Vispirms jau seja ir maska, tā Smiļģa seja ir faktiski maska, dziļa, patiesa, satraukuma un skumju pilna maska, īsta teatrāla maska. Un pie teātra viņš piederīgs, un teātris tur arī viņu cilājās, tur vienam teātri nost, otrs.
Nu, lūk, viņi tur cilēs, bet man tagad prasa, lai es paskatos, vai ir pareizā vietā viņš novietots uz teātra fasādes, un man tas tā kā tāds kā apgrūtinājums pat tur tagad domāt vēl, kur tad tos miļģitrolēnus tad liek. Nu, tā ir ar to tādām sajūtām par tiem saviem darbiem. Nu, Sarmītas ielas sērija tur nav, vai tas sagādāja zināmu sarūktinājumu vai pārsteigumu? Tad, kad ar Anniņu runāju es pieminējos par Sarmītas sēriju, ka tā ir ļoti, vispār tā ir vērtīga, jo tas ir vienas meitenes mūžs, viss tur ir iefiksēts. Viņa teica, jā, tas tā ir, bet tas būs grāmatā. Un viņa to saudzēja tā, ka, lai būtu grāmatā viens, tāds kā kontrapunkts vai kā, kas ir grāmatā tā kā tā centrālā vieta, vienas meitenes mūža, tāda līnija, kas ir tāds smagums tai grāmatai. Un tāpat arī tas pats Smilģa portrets, piemēram, ir izstāde izcels. Viņš ir īpaši apgaismots ar tādu kā apaļu laukumu. Tā kā es sapratu, ka Anniņa to joku zināja, ka jābūt ir kaut kādam kontrapunktam. Un lūk, šis kontrapunkts īsti nav viņš kontra, bet viņš ir tāds kā tāds svaguma centrs. Tā ir. Jūsu izstādē ir diezgan daudz darbu, kas kādam varētu būt atklājums par to, kas ir Gunārs Binde. Vai ir vēl daudz ko mēs nezinām par jums? Ir kaut kāda darba, kas tur nav, ko vēl varētu atklāt par jums? Es domāju, ka 2/3 daļas vēl ir nezināmi, jo proti nav zināmi, ko es darīju, kad teātrī strādāju, ko es darīju, kad es, atsakot, tādi lieli apgabali, ka es taisīju, piedalījos Doles muzeja veidošanā, kad es piedalījos Ugunsdzēsēju muzeja veidošanā, ka es fotografēju visādiem pasūtījuma darbiem, par grāmatu ilustrācijām un par visu ko. Ir 2/3 daļas vismaz, kuri nav, tā sakot, nekur izstādīti, nepublicēti. Bet tas ir, man liekas, manā prātā ir garlaicīgi, jo tie visi darbi, ko es izpildīju pēc noteikta mērķa, tie it kā nepiederēja man. Tas bija darbošanās uz pasūtījumu. Un kā pasūtījums parasti man nebija tuvā. Es labāk gribēju būt egocentrisks un pats veidot savus. Un tad arī citiem, ka, piemēram, ja kāds man teica, man jāiet fotografēt, kā man būtu, es saku, pirmais, ja tev ir uzdevums, tad šis uzdevums ir jāpārvērš savā iekšējā uzdevumā. Jums pašam jāpārvērš ārējais uzdevums, kā savs uzdevums, iekšējais paša. Tātad veidot tev vajag kā pašam. Un vai man izdevās kā pašam darīt, es tikai tādu programmu citiem mācīju. Tā kā, lūk, tur daudz ir to darbu, bet vai tie ir to vērts, ka izstādi taisīt, bet tādi arī radošie ir. Ko man ietuvojās ļoti tuvu tajā erotikā. Es ar pornogrāfiju neesmu nodarbojies, bet ir ļoti daudz, tur ir tik daudz slidena, tāda ļoti pietuvinātas līnijas, tā ir porno būšanai, kas ir neķītra un nelietojama faktiski, un nevajag viņus izstādīt, jo tā pasaulē ir draņķu pilna. Tad tur ir liels gabals pa erotiku, es nezinu, tur var izdot grāmatas un visu ko. Tā kā ir tādi apgabali, kuri ir maz apgūti, un šeit arī tad Anniņa jau nevar tur atturēties, tur ielaižot izstādēt dažas. Mēs dažus vīriešu dzimulotakas redzējām, kas ir droši vien tāds kā jaunums vismaz publiskā vidē, kas nav redzēti. Nav redzēti, teiksim, tādi, es nedomāju par tiem locekļiem, es domāju tā, kad bērns piedzimst, tad pirmais, ko cilvēks ierauga, tas ir viņas dzimuma orgānus, lai viņš konstatētu, vai meitene vai puika ir piedzimis. Lūk, mana doma bija. Mana doma bija kā tādā, kā atrauta no tās dzimuma attiecību sfēras, kurā ir veselīga erotika, ir veselīgs seks, bet nav mērķis pelnīt ar to naudu, kā pornogrāfija, piemēram. Lūk, tātad par mērķi, kādam mērķim tas tiek darīts. To, ka tiksmināties ar pornogrāfijas, labprāt paskatos pornogrāfiju, labprāt arī onanēju, lai es sevi izjustu savas baudas. Tās ir mana personīgā darīšana un manas baudas un mana vērtība. Es uzskatu, ka tās visas baudas, ko cilvēks izjūt, viņa organismu tikai dara jaunāku un stiprāku. Tā kā
esmu pilnīgi pret tādu kaut kādu nocakot tādu tīksmināšanos ap kaut ko tādu, kas nav veselībai labvēlīgs. Tāda ņemšanās, un īpaši jau veselīgi, neveselīgi ir vispirms tieksme pēc naudas. Lūk, tā. Pa daudz aizrunājos. Man liktos interesanti arī tas, vai padomu laikos, kuros pornogrāfija nebija pieejama, vai sanāca, kad tad tās fotogrāfijas vai nu pašam bija jātaisa, vai kaut kur jādabū, lai viņas arī darbotos līdzīgi kā pornogrāfija. Vai nevar nonākt tajā dīvainajā situācijā, kura paša radīta bilde ir tā, uz kā pamata tu, tā kā, kas tev rosina to seksuālo? Seksu izraisa daudzi faktori, ne jau tikai tas kailais ķermenis vien. Ir pat skaņas noteikti un daudz kas rada labsajūtu un arī erotisku tādu sajūtu izraisīt var. Un galvenais jau erotisku sajūtu izraisa pati filozofija, jau pati urdīšanās par cilvēku tām attiecībām, par visu ko, arī, teiksim, izdomājot, pārdomājot to visu, tas viss ir tajā sfērā saistīts. Bet viens ir tas, kas ir zinātnisks tiem nolūkiem, tad ir izziņa un tā tālāk visa realitātes apjaušana, un otrs tas ir, kas ir ilūzija, tā ir māksla, tas ir, kas plivinās tajās laukos, kuri nav saistīti ne ar ko reālu, ne ar kādu tādu racionālu realitāti, tas ir divas pasaules. Lūk, šī otrā pasaulē, šī mākslas pasaule, ļoti tuvu, gandrīz grib saplūst kopā ar to zinātni, tas ir tajā porno. Kur ir erotika, nevar saprast, kurā vietā tad viņa beigsies un kurā sāksies tā pornogrāfija, kur būs erotika un kur būs pornogrāfija. Un tur ir tas, ka zinātne un lidojums jau sakrīt, un es domāju, ka lidošana kosmosā tieši ir uz tās robežas, kas atrodas starp pornogrāfiju un starp mākslu. Tā kā skatīties vienmēr vajag nevis uz to mazumiņu, bet uz plašumu, uz lielumu, kā tas varētu būt izskaidrojams tādās kosmiskos apmēros. Un tad vairs nav konkrētas, tur vairs nav runa, bet ja runā par to, kāpēc tu tur izstādīji sevi un Tāņu, tad es varu pateikt droši, ka es nekaunēšos pateikt to, ka es dabīgi pirms gūlos ar Tāņu, es biju tomēr viņa papētījis, apskatījis, kāda viņa izskatās. Un viņai acīm redzot arī interesēja, kāds ar man būs tas instruments, kad mēs tur nodarbosimies ar seksu. Tad lūk, tas jau bija tīrā tāda bērnišķīga ziņkārība gandrīz vai. Tas ir arī no bērnišķības jāatceroties interesi par to, kas tur ir meitenēm un kas tur ir puikām. Vai tur ir kas ļauns vai kas slikts? Nē, tas ir vienkārši normāla, reāla sajūta, kāda var būt. Tur nekas nav tāds aizliegts, kur sākās aizliegumi, tad rodās jautājums, kāpēc gan radās tie aizliegumi. Un tad varbūt vieglāk ir skaidrot, kas ir slikts un kas nav. Ir labi, kad pie vienās manas bildītes stāv ilgi un tikti skatās uz to bildīti. Nav svarīgi, vai tur ir plikskas vai nav pliks, bet ka cilvēks skatās un ir iegājis savā tanī domu laukā, uz kuru pavadinājusi šī fotogrāfija. Tā fotogrāfija ir jauda. Visam ir jauda. Jauda ir arī gaismai. Gaisma, kas krīt uz to fotogrāfiju, krīt ar staru veidā, ar izplatīšanos viļņveidīgi, tāpat kā viļņveidīgi elektrība izplatās pa vādiem. Lūk, tā ir enerģija, un acīm redzot, šī enerģija, kas nonāk cilvēka acs dobumā, tālāk tiek pārnesta kā informācija uz smadzenēm, un tā izraisa cilvēka gara pieredzes tos dziļumus atklāja. Tas ierosina cilvēkam atcerēties kaut ko redzētu no glezniecības, no teātra vai no ikdienas dzīves. Tātad kaut kas tāds. Var aizrunāties par šito visu, bet to vajag mēģināt materializēt, ja mēs sākam darboties ar šādā laukā kā fotogrāfijā. Jūs esat diezgan daudz fotografējis cilvēkus. Pastāstiet mazliet par to,
kā jums liekas, kuras cilvēks ir vieglāk notrofēt? Tāpat, man liekas, varbūt, manuprāt, jums ir interesanti ar versiju par to, kas ir fotogēnisks cilvēks. Varbūt jūs varat padalīties ar savu pieredzi. Jā, ir tāds jēdziens kā fotogēniskums. Fotogēniskums tiek pielīdzināts, tiek vests uz to virzienu, ko sauc par harmoniju. Harmonisks, tātad tas, kas ir harmonisks, un bieži vien to sauc par skaistumu. Ja ir skaists, tad tas ir harmonisks, un fotografija, tas ir fotogēnisks. Tātad, kas ir skaists? Skaists ir viss, kas ir dabisks. Viss dabiskais ir skaists. Tāpēc, ka dabiski veidojušās, viss, kas dabiski radies, ir izveidojās pēc tiem nosacījumiem, kādos viņš situācijā atrodas. Ja kāds koks aug meža biezotnī, tad viņš veido savu figūru tādu, kāda viņa ir, viņam pēc pieejamās tās enerģijas, kas ir gaisma. Tad no gaismas viņš iegūst, chlorofils attīstās un viņš aug un izveido savas formas pēc savas iespējas. Tāpat skaistums veidojās arī no tādas ilglaicīgas tādas veidošanās. Ilgi veidojās, kamēr izveidojās kaut kas maksimāli skaists vai maksimāli harmonisks. Tātad rodās, viņš stabili iegūst savu vietu un savu izskatu. Un, bet nolaižoties uz cilvēku, tad ir jādomā tā, kādas ir tās sejas. Ja mēs paskatāmies uz mērkaķa seju, tad mēs nesauksim to vairs par fotogēnisku, vai ne? Bet īstenībā tā ir harmoniska, fotogēniska un ļoti skaista mērkaķa seja. Tad te sākās aizspriedumi, te sākās cilvēka tās nezināšana vienkārši, neiedziļināšanās būtībā un uzskatīt to, kad viens cilvēks ar ļoti īpatnēju seju, teiksim, Quasimodo pēc rakstnieka iedomās. Quasimodo ir ļoti neglītis, pat ļoti riebīgs un neglītis. Un kāpēc rakstnieks tādu neglītu ir tur viņu veidojis, lai izceltu viņa garīgo skaistumu. Tas kalpo kā kontrapunkts pret skaisto. Tātad rakstnieks Quasimodo speciāli veidoja kā neglīteni, lai viņš izraisītos simpātijas ar to, lai viņš būtu kontrastēnās attiecībā pret jēdzienu simpatisks. Un viņš uzvar ar savu simpatiskumu. Un tad man ir bijis tā, ka, piemēram, pat ļoti neglīta meitenē seja kļūst skaista tad, kad es viņu sāku iepazīt. Un viņas tās raksturs un viņas visa tā būtība un arī visas viņas, teiksim, tādas grimases, kas sejā veidojas, ka viņa smaida vai ka ir nopietna vai ka ir skumja pat, tad viss šis skumjus vibes, tādas neglītas meitenes sejās, kļūst divreiz skaistāks, nekā būtu parasta, tāda normāla meitene. Bet ko nozīmē iepazīt, kā tas notiekās? Tas nozīmē, ka izmantot kaut kādu palīglīdzi, gaisma vai leņķis, kā tas tiek notifēts. Kas ir tie veidi? Iepazīt, tas nozīmē daudzkārt fotografēt, daudreiz fotografēt. Man bija Ludmila, kas bija viena no tāda, kā cilvēks no neglīta seja, ļoti pat tā ikdienišs pilsonis var to uzskatīt par neglīta seju, bet tā seja bija tik tāda plastiska, ka viņa varēja, reizēm viņa izstaroja tādu nevarību kaut kādu, kad viņai ir pilnīgs nabadzīgs ar savu to neglīto seju. Un atkal reizēm viņa bija tāda, kas saslējās, bija tāda kā karaliene, ka viss varenās. Lūk, viena neglīta seja priekšļi var iegūt tādus vaipstus un tādus, pateicoties tam, ka viņa operē lūk ar šo pretmetu, ar šo kontru, ar kontrapunkta palīdzību. Viņa veido atsakot, lai iztaisītu tādu pretmetu spēli, tad šīs pretmeti arī noved pie tā skaistuma, vai pie tā gala redūta fotografijā. Daudzreiz fotografēt, tiek apgūta tā seja, un tad zini apmēram, kā uz viņu iedarboties, kā var, teiksim, pateikt modelim, kas tev ir, ko tu tur tā, vai tu patiešām tev, un tad tikmēr tālu runā, kamēr beidzot viņai sariešās asaras acīs, un tad tāds fotografēt. Bet ir jau sejas, kas varbūt ir konvencionāli skaistas, bet ko nevarētu saukt par fotogēniskām. Kad tu it kā notrofēt, liekas, ka nesanāk, un reizēm ir ļoti asimetriska seja, bet notrofēt viņa izskatās labāk. Ja mēs tā vienkāršojam.
Vai ir kaut kādi parametri cilvēkā, nezinu, kur atrodas acis vai kādas viņiem ir, nezinu, bedrītes vai vēl kaut kas, kas viņu padara, nu, ka viņu ir vieglāk vienkārši notrafēt šo cilvēku? Nē, nu, tas jau ir modes, tas jau pilnīgi precīzi. Tā tas ir, kad piemēram, izveidojās mode, piemēram, bija pat bērniem jau no mazotnes jau iepotēja to jēdzienu, kad ir tikai tāds ir skaists. Piemēram, Barbija, Lelita tā ir skaistule un visi žurnālu vāki tika tādi veidoti, visas meiteņiem bija jābūt drusku pupīgām, rozīgām un visādām tādām, lai viņas būtu pēc modes. Tad tā ir mode, un tie cilvēks tiek, tā sakot, ikdienišs cilvēks, kurš pats neanalizē ēdienu skaistu, neizjūt skaņas burvīgumu, ko nozīmē harmonisku, bet tikai skatās pēc priekšrakstiem. Nu, tad tā ir mode, tur nekas nav dabisks vairs. Man liekas, ka vienreiz... Jā, nu... Vienreiz mēs par šo tēmu runājām, un jūs teicāt, ka arī ir svarīgi, kur atrodās, teiksim, acis, cik viņas ir viena no otras attālumā, ka tas arī ietekmē to, cik cilvēks ir fotogēnisks. Vai es varu to domu mazliet atstāstīt? Ar to domu var atkārtot. Tas ir drusku, tur ir vairāki faktori. Piemēram, kas ir tādai sējai, kurā ir kur ir kā tādas, es jau teicu, tā saucu to pa slīdošā intonācija, tāda, kad kaktiņi ir uz leju, tāda, nu, veido acis tā kā slīpumu un arī atstarpes starp abām acīm. Es domāju, ka tas viss veidojās no iesīkstējuša stila aktrišu seju tādiem, nu, kā saka, dominantēm, kas bija Monika Viti, Sofija Larena, nu, var sakot, nu, vēl rinda to aktrišu, kas noteica to seju modi. Un visi, teiksim, visi tie fotografi, kas publicējās, kas bija populāri, viņi centās fotografēt. Kuram tad nav fotografētā Mona Lisa gan, bet izcilā aktrise, seks simbols, tas bija gan amerikāņu dizaineru fotografi, tur Berts Šterns, tad bija, nu, kas bija amerikāņu, tas, man tas mēles nevar pateikt. Gan Newtons, piemēram, gan daudzi pasaulēs fotografi, kuri publicējās tādos spilgtos izdevumos, šīs sejas viņi producēja. Un tās bija aktrišu sejas lielākoties. Un kur tad jau kino? To gandrīz katrs cilvēks skaties un iespaidojas. Un tādā veidā veidojas tie modes nospiedumi. Un šīs domīgās sejas, tāpat ir Monika Viti, Antonioni filmās. Nu, kolosāli tāda seja. Es pats skatījos, un man tad ir pacis jau no tieksmes tādus sejas meklēt un fotografēt. Tā kā tā ir mode. Mode ne jau mērīt acu attālumu, bet mēs ar Plaudi kādreiz apspriedam, Arnoldam acis bija tuvāk nekā tur bija vai 61 mm jābūt ir vai 60, cik tur tam attālumam, un tad mēs mērījām, es atceros. Nu, tur par dažiem milimetriem var būt nobīde, kad plašāk un šaurāk acis. Nu, ja šaurāk acis, tad pēc Mērkaķa izskatās, un ja plašāk acis, tad pēc Monikas Viti, ja. Tad lūk, salīdzina, Mērkaķa ar Moniku Viti. Ir vajadzīga, kas faktiski, jebkuram fotogrāfam vajadzīgs būt izgaišam bērnību, kurā viņam būtu izdarīta tā sauktā kinderstūbe. Kinderstūbe, tas no bērnības, tas bērns ir padarīts par kulturālu bērnu. Un tad viņš iet uz muzejiem, iet uz kino, uz teātri un kļūst kulturāls cilvēks. Tas, kurš tajā mežā ir nīcis, turpat arī mežā dzīvo, tam tur kultūras nekādas, nu tad viņš arī to nesajēdz. Es domāju, ka fotogrāfam pirmais
visiem fotogrāfiem būtu vajadzīgs. Kas būtu fotogrāfam vajadzīgs? Vispirms zīmēšana, lai viņš var zīmēt savas izjūtas, kompozicionāli veidojot kadru, veidojot proporcijas, veidojot perspektīvas, veidojot to savos darbos, var skicējot, zīmējot, no dabas zīmēt, pārzīmēt, var sakot, konstatējot šo telpiskuma problēmu, kas ir uz plaknes mūsu tajā fotogrāfijā. Mums nav trešās dimensijas. Un stundas, ko es pasniedzu saviem skolniekiem, sāku ar pirmo kompozīcijas likumu tieši par telpiskumu tā, kurā fotogrāfijā nav. Bet viņu fotogrāfs ieliek savā attēlā, veidojot attēlu tā, kad veidojas iluzārā telpa. Tātad, lūk, pirmā manā mācību stunda bija par kompozīciju tā. Tad, lūk, tur ir tas suns apraksts kā vajadzētu būt. Tad tālāk, kad ir zīmējumā, tātad simpātija pret zīmēšanu, tad tālāk veidot, kas ar to viss saistīts. Apgūt pēc iespējas mākslu un iespējas pasaules mākslu. Īpaši pievērst tiem periodiem, kā renesanse, vai tādiem kaut kādiem tur speciāli Ēģiptei vai kam, un izpētīt to, jo tā ir pieredze milzīga. Pēc šīs pieredzes arī gulsnējās tā. Vēl es atceros savā bērnībā, man laimējās pabūt vācu laikā, tas bija mācīties 3. klasē, un mums mācīja ticības mācību. Un paldies ticības mācība, kurā mācīja bībeles stāstus skolā. Ticības mācībā mācīja tātad tos paraugus no visām dievišķībām, ko mākslinieki gleznotāji bija uzgleznojuši un kurus viegli ir apskatīt, aizbraucot uz muzejiem, uz Itāliju vai uz kurieni. Atsakot, ir vajadzīgs tā kultūra vajadzīga, un šī kultūra ir vajadzīga tāda, kur tu esi pats kā līdzdalīgs, kur neesi tā kā tikai tāds vērotais, bet kā tā kā pats, un to jau tieši fotogrāfs var arī darīt, ka tieši pats tad mēģināt atdarināt, ne jau kopēt, plaģiātēt, bet atdarināt to virzienu, kā tur kādi mākslinieki ir ar to ņēmušies. To, kā Picasso sāka veidot, ka viņš varēja izklāt visu kubu un visas kantes veidot, to tā, jebkurš zinātnieks zina, ka tas nav iespējams, bet lūk, mākslinieks savā iztēlē var telpiskumu veidot, savu to kubismu attīstīt, un to stilu vajag zināt, vajag tam fotogrāfam arī zināt, ka tu to fotografu veidot, ka es tomēr atsaukšos it kā uz Picasso pieredzi. Lūk, tas ir svarīgi fotogrāfam. Un fotogrāfā skolā, kur mācās skolās, lūk, šitas ir jāmācā, nevis mācīt, kuru ritenīti griezt vai kuru pogu spiest. Tas jau ir tehnoloģija jautājums, tas ir sīkums, tas ir amats, tam nav, tas manā laikā bija daudz svarīgāks, vajadzēja gan ķīmiju, gan optiku visu iegūt un aparatūru apgūt un visu, un filmas tīstīt un tīstīties. Tagad jau viss ir atrisināts, jau automātiski var teikt, gan arī visas kameras visu pašas izdara. Tad fotogrāfam, kas ir atlicis? Domāt, tad citā laukā jau sāk domāt tajā vizuālajā laukā, kur tu esi vēl noteicējis, kuru kadra daļu ņemt, ko tur vajag tumšināt, ko tur vajag dzest laukā, ko tur var pārveidot. Photoshopā to visu var izdarīt. Lūk, tas ir galvenais. Es gribētu nobeigumā tādus ātros jautājumus. Jāizvēlās viena atbilde no sērijas tēja vai kafija. Ātri. Jā. Tēja vai kafija? Tēja vai kafija. Abus. No. Atkal izgāja no sviedēm. Šnabs vai konjaks? Nevienu, ne otru. Atkal. Nē. Es domāju, ka vienu varētu izvēlēties. Es saprotu, ka tas ir tādi paņēmieni, kā var tāds kaut cilvēku samulsināt un spiest uz viņa tāda vājībām, kur viņš tad pēkšņi kļūst nevarīgs, vai ne? Tad lūk, tu man ātri uzdots, un man tūlīt momentāli jāatbild, ja? Nē, Man nav sagatavēt tavam referātam. Tieši tā. Šis ir tāds, kur nevar sagatavoties. Dod vaļā, es nezinu, man liekas, ka vispār tie sauktie strīdi, nav strīdi, tās ir faktiski vienkārši paceļ balsi, varbūt kļūst skaļāki, bet tie nav strīdi.
man nav bijuši tādi strīdi, kur es būtu naidīgi noskaņots pret to pretējo pusi, kurš pilnīgi savādāks. Man nekad naids nebija pret Gleizdu, man drīzāk bija nožēla, piemēram, kā viņš tur sūkājās ap tiem plikņiem tā, kā es to nedarīju, un mēs varējām savstarpēji kaut kur viens pret otru tā, bet man nebija pret viņu nekādas tādas ļauna nekā, absolūti, un ar lielu... Jā, jums bija es jau jāatzīst par to neko nezinu, ka jums ir bijis kaut kādas vēsturi, jā? Vistrakākais jau ir tas, kad fotogrāfija kļūst visi vienādi. Tad viss ir ļoti labi un viss ir vienādi un nekas nav. Bet tikko tu kļūsti citādāks, tad tūlīt tā sākās problēma tāda, ka tavs citādākais tev ir jātur pozīcijās labās. Un šīs pozīcijas tā kā kara ir jāstiprina, jāliek vaļķi jumti un jāliek dziļāk tranšē jārok dziļāk, tikko tu izvēlēs savu stilu īpatnējo. Tev tūlīt momentāli ir jāsāk par šo savu stilu domāt un mēģināt visādi to aizsargāt, noturēt, lai viņš netiek ietekmēts no citiem stiliem, lai tu to saglabāt kā tāds unikāls, jo tikai tev kā unikālam ir vienīgi šis uz pasaules vienīgā vieta. Pārējā masa, tas ir tīrā masa, kuram nav nekādas nozīmes. Viņu kopīgai masai, dabīgi kā valsti, ir vērts tam pastāvēt savā īpatnībā, jā, lielumā, bet tāda cilvēku kopa liela fotogrāfi, kuri visi ir vienādi, kāda viņa nozīme, tad viņi ir vienādi. Nav neviena spilta, kas būtu atšķirīgs un būtu interesants, vai ne? Es nezinu. Padomju Savienībā tā bija domāta tā ideja pasaules iekarošanas, tā politika, socialisms pa visu pasauli, ja komunisms pa visu pasauli, tur vajadzēja visus cilvēkus, lai viņi nav pārāk lecoši laukā no šā stila, un viņi visi tika turēti vienādā masā, vienādi priekšstati par mākslu, par visu vienādi, visi, lai būtu vienādi, lai nebūtu nekādas citādi, jo tikai šis mērķis kalpos visas pasaules iekarošanas nolūkiem, ja, kā tādai sistēmai, valstī lielai. Lūk, vai tad tā vajadzētu būt, vai ne? Un mākslā, kāpēc tad mākslā būtu? Kāpēc mēs tagad šodien varam aiziet un papriecāties par Libertu, bet kur tā viņš bija palicis visus šitos gadus? Es atceros Ģagaļovs, tāds mākslas kurjos, kas bija Parīzē aizbēdzis toreiz pēc socialisma perioda, aizlaidies tur un tur to savu politiku kurināja, un tur visur mēs varējām dzirdēt Ģagaļovs, tur tā, Ģagaļova balets tāds un tāds. Mūsu Liberts, kas brauca pa pasauli un veidoja operu glezniecību, mēs nekā nezinājām, tas bija mūsu mazās Latvijas, tā sakot, fuj, kuru nevajadzēja padomu laikā piesaukt un cauri. Tad tā vajadzētu būt, ja? Bet tā pateicoties, ka viņš ir Liberts, mēs šodien viņu varam aiziet uz muzeju un apskatīties un pajūsmot par to, ko viņš ir izdarījis, ko viņš bija darījis un ko viņš ir atstājis. Kā vispār skatāties uz sevi Gleizda kontekstā, ņemot vērā, ka šogad arī divas lielās izstādes ir jums un otra ir Gleizdama? Un ka tie ir tādi, varētu teikt, divi, tomēr Latvijas fotogrāfijas vēsturē cēmlauži, un abiem jubileja, gan atšķirīga vienā gadā, arī grāmata. Gleizdam mēs nevaram paprasīt, ko viņš par to visu domā. Kā jums tas izskatās? Ļoti labi, tas ir ļoti burvīgi, kad beidzot tagad, es jūtu, ka pret mani ir pievērsta uzmanība, jo visu laiku es biju tāds kā tāds nepareizais fotogrāfs, tāds bindas, viņš tāds plikās pakaļas, atsakot, visu laiku bija tāda attiecība. Un Gleizds jau tāpat arī tāds, ko tur tāds cilvēks bez rokām, sapraties, tāda tik neķītra attieksmes, tāda, ko var izjust no malas, un pēkšņi tagad ir diviem mums tādas lielas izstādes. Gleizdam ir visu cieņu, kā fotogrāfam, kā censonim. Viņam nav varbūt tās temas tādas tik plaši izvērstas, kā es to esmu darījis, bet vienalga viņš ir vērtība tāda latviešu foto vēsturē, viņš paliks kā likts, tur nekur viņš nevar dzust. Un vēl jau vairāk tāpēc, ka viņa darbi, paldies Dievam, nonāca šitā te Igora Pliča rokās, un viņi tiks saglabāti, un viņi tur tiks glabāti, un viņi tiks izstādīti, un droši vien vēl grāmatas var izdot, viņam ir negatīvi saglabājušies, tur vēl visādas nianses var izrakt laukā no tiem negatīviem, un tāpat ir man vēl pilna tā visi tie neapārtie lauki vēl ir. Lūk, tā ir fotografiska vērtība. Tas ne Gleizd, es nevienam nelieku kāju priekšā, lai katrs aug un darās, kā viņš prot, lai kā viņš var. Un šodien taču tās iespējas un varēšanas ir milzīgas.
nu jau pat skolas ir tik daudz saviesušās, visādi māca fotogrāfiju un fotografēt māca un visādi. Un kāpēc? Ne, lai būtu tādi gleizdi, lai būtu tādi bindes, man nav nekas pretī. Tikai lai nav binde, lai cits kaut kas. Lai ir balčus. Nu, man vēl daudz gadu jāgaida. Kā tā daudz gadu? Es līdz 100 neaizvilku. Pietiekami daudz gadu. Tavā vecumā es jau biju baigi lecīgs, jau dienījās. jau biju. Nē, nu es domāju, redzot to, kā teiksim, tā fotografija tika veidot Latvijā, jau ir, nu, manuprāt, pietrūksums došana šādu lielu notikumu vienkārši. Kad ir bez mazā jānomirst vai jāsasniedz ir fenomenāli lielas tās jubilejas, lai kaut kas tāds varētu notikt. Jā, bet tie notikumi... Lai tu vairs neesi tas tur kaut kāds muļķis, kas tur kaut ko tur, nezinu, bez rokām vai arī kaut kādu sviestu taisi. Man ir kaps, kurš ir piebāzts pilns ar bildēm, un tur ir apmēram kādi 500 autoru darbi, 500 autori. No tiem 500 autoriem 250 ir latvieši fotogrāfi. Nu labi, no 250 atlasīsim vēl pusi nost. Jā, vairāk kā fotomuzejā. Vairāk. Cipri vairāk. Ja domā, teiksim, par 20. gadsimta fotogrāfijas vēsturi, pēckara es pieļauju tīpaši. Man nav tik daudz to veco, kas bija, bet ir no viņiem arī visiem. Veršikovskis, visi Rieksti un Rīdzinieku, visi man ir, viņi bija. Un mums ir daudz labu fotografu. Kur tad viņi ir tagad? Binde un Glejs tagad parādies. Kur tad tie daudzie, tie kolosāli vecīši? Nē, ir pat Auziņš Roberts, kas ir izcils fotogrāfs. Viņš arī dzēju tagad raksta, man tādu grāmatiņu iedeva lasu, zinu, vai. Atsakot, viņi visi ir veselās pasaulēs. Viņiem arī vajag tādas izstādes. Kāpēc viņiem tādas nav? Nav kas veido to vēsturisko atmiņu, tāpēc, ka vai viņiem nav tāda kā jums, kā ir meita. Man ir meita, man ir jau 17 asinsradinieki. Man jau ir jau, pat vismaz viena tā, kas kaut ko dara, lai jūs mantojums nepazustu. Man šitā meitiņa ir pēdējā, no 4 meitām pēdējā, kas ir dzimusi, viņa 94. gadā dzimusi. Lūk, viņai jau ir 30 gadu, tā kā viņa ir tajā Jēzus vecumā, un viņai ir pienākums pašai kaut kam būt, un viņa man liekas, kad es esmu panācis ar saviem darbiem, ar to, kas es esmu, ka beidzot viņai ir nokļūsi tanī laukā, kad viņa ies tikai uz augšu, un viņa būs personība, viņa jau ir personība jau. Ir par personībām jābūt. Katram fotogrāfam jābūt personībai. Un arī interesanti tā, kad man viena tik ir bildīta maza tādā vai 2,5 gada vecumā. Es nofotografēts, puisīts stāvs tāds. Un aizmugurē bija iekārts un mammītes veidots tāds ar diega izšūviem tāds galdauts. Un tur tāds zīmējums, un tas galdauts ir iekārts tajā sienā. Un tas fotogrāfs, kas mani fotografēja, ir to redzējis, to zīmējumu, un pēc tā zīmējuma mani tur ir nostādījis, es stāvu uz kājām, tieši tā, lai būtu tādas pazīmes, un tur tāds aplis ir tāds kā nimps ap galvu, tāda Jēzus tā zīme, tā izstarojums, tas fluidu izstarojums ap galvu redzams, un tas viņš ir, tātad, tas lauku fotogrāfs, kas man ir fotografējis mazu, jau ir bijis mākslinieks. Es nezinu, kas viņš tāds bija. Nav uzvārds zināms, kas to ir fotografējis, kas to manu bildīti ir taisījis, bet lūk, pat toreiz mani fotografēdams, šis fotogrāfs jau ir bijis mākslinieks un veidojis manu bildīti manu pēc tiem principiem, kuros ir nozīmē jebkuram priekšmetiem, jebkurai svītriņai, punktiņam, fonā redzamajam ir nozīme fotogrāfijā. Nav nozīmes tādām fotogrāfiem, kur fons ir piesārņots ne ar ko un nekas neizsaka nekādu jēgu no tam. Fotokadrā jābūt visam runājošam. Ko varbūt tos ātros jautājumus pamēģinam? Davai. Tā tad lauka vai pilsēta? Lauki. Brīvība vai tēzeme? Brīvība. Krūtis vai dibens? Vai ļauts ilgi domāt? Nē. Tomēr sūds.
Ko tas nozīmē? Tas, Tuvāk dibenam? nē, tas ir jaunradījums, jaunveidojums. Tas nav, tas ir kaut kas jauns. Jaunrade. Grāmatas vai izstāde? Patreiz grāmata, kādreiz man likās, ka izstāde. Es būtu atbildējis izstāde, tagad es uzskatu, ka grāmata. Jo grāmatas izplatība lielāka ir, kas man ir svarīgi. Ja? Tālāk šī grāmatas arī saglabāšanas problēma. Izstāde tas ir uz vienu laiku īsu, kaut gan tur ir oriģināli darbi skatāmi, viņi oriģinālā, tas ir vērtība, galvenā vērtība ir redzēt bildi oriģinālā. Bet, un arī oriģināli saglabāt tiek muzejos, teiksim. Tā kā, grāmata tagad. Teātris vai seks? Tas jau nav savienojamas lietas. Tieši tāpēc. Tur ir divas galīgi. Labi. Tas ir divi. Ir tā sauktā bipolaritāte. Tad divi poli, tad viens un otrs. Un šī izvēle vienam un otram ir jābūt tādā sakarībā, kuras ir tomēr saistīta ar vienu. Piemēram, teātris tas ir viens, teātrim un dzīve ir bipolaritāte, bet teātrim un seksam nav, neredzu nekādas bipolaritātes. Nav bipolarās attiecības. Seks un neseks, seks un mīlestība. Visādi tādi var būt. Labi, davai. davai. Jā. Kāpēc es to jautāju? Tas bija mazliet izstādes kontekstā, jo man likās, ka tur ir tādas divas galvenās tēmas, kas man likās pavēršās. Un viens ir tas teatrālums, kas ir saistīts ar teātri, arī burtiski, un arī tas, kā šī izstāde iekārtota. Un otrs šī seksualitāte tomēr, kur mums ir vairāki darbi, un arī bloki, kuros parādās šī seksualitāte. Jā, skaidrs. Protams, ka domāt par dzīvi, tas ir kaut kas cits. Jā, bet, sapratu, tā seks nav dzīve, teātris nav dzīve. Tātad šīs divas attiecības. Kas attiecās par izstādi, tad tur bez šaubām labi precīzies manījis, precīzies notrāpījis. Tā kā Anniņa ir pieturējusies lielākoties pie darbiem, kur ir mani nevis dokumentējumi, bet veidojumi, kas ir visu laiku inscenējumi tādi. Atsakot, gandrīz viss ir inscenēts. Tur tā izstādē grūti būs atrast kādu, kur nav inscenējums. Tātad inscenējums, un otrs ir erotika. Erotika pēc visas būtības, faktiski pēc bioloģiskā man vajadzētu teikt erotika, tāpēc, ka es esmu attaisnojis to visu, man ir 17, tātad manas asinis plūst 17 cilvēkiem, bērni, mazbērni. Un tas ir mana biolaugs, un otrs ir bioloģiskā, un otrs ir tā dzīves jēga, radīšana. Patreiz svarīgāk ir, ka tā izstāde, tā inscenējums, tas teātris, tas fototeātris. Tas vēl man, es droši vien vairs nebūtu, ja man nebūtu tas. Tā foto. Ja tā foto nebūtu, tad manis vairs nebūtu. Bet tikpat labi varbūt arī nebūtu, ja man nebūtu tāda veselība, kur es uzskatu, ka tā gan ir bioloģiska būšana. Tur jau jūs teicāt iepriekš reiz, ka mēs tikāmies, ka tur seksam tomēr nozīmē, seksualitātei. Jā, bez šaubām, tas ir milzīga nozīme. Tam noteikti ir nozīme, jo tas cilvēka attīstības tas būtiskais ir galvenais. Jebkuram, ne jau man. Es skatos, piemēram, vienu zariņu nolauzu no šitās ķīniešu rozes un Tāņa ielikusi bija ūdenī, es skatos, saknīte ir izlaista. Viņš pat nolauz zariņš sāk izlaist saknītes. Ja nav tur iekšā tajā visā to sulu tādu, kas ir saistīta ar to vairošanos, ja, tad tas ir galvenais, ir veselības jautājums. Tas nevairosies, ja būs slims un nebūs tās sulas tādas, un nebūs, tas nebūs. Tā kā tā
visa veidošana, lai tev būtu veselīga, ne tikai veselīga veselība, bet arī veselīga domāšana. Tas ir smadzeņu darbība, mudinās tevi pozitīvo, nevis negatīvo. Neskriesi visus dertu, ja gribās piedzīvojumus, bet ņemsi spalvu un sāksi rakstīt vai arī fotografēt, vai ne? Tā arī tur. Vai nu tevi smadzenes noskaņos uz vienu vai uz otru. Labi, paldies. Lai jums arī vēl veselība, jā. Līdz 100, jā. Labi. Paldies.